Rāda vismazāko piesitienu, kurš strādā labi arī straumē, lūk pavadiņu. Kā jau rādīja, krieviski orto noipavadok, bet kas pa knifu? Viņš ir 10 cm virs murmiškas lielās un prātīs nostājas blakus murmiškai. Tātad sīga, ieraugot šo, pienāk painteresēt, tik, uzsit, bet viņai turpat blakus ir āķīts ar tādiem pašiem 10 baltajiem, kur viņi paņem, jo pretestība nav nekāda. Kliks, nostrādā sardziņš un rēķinies, ka jūs dabūsiet sīgi, bet viens noteikums, šim āķim, šis āķis nevar būt te 10 cm šeit, augšā. Viņam jābūt pie murmiškas klāt. Lūk tā sistēmiņa, kā stāv. Ja redzat, jā? Āķīts. Blakus, visi abi divi blakusi. Tāpēc, ka sīgi ņem no grunts un viss notiek. Nav mamērīgi, tikai vajag drusciņi izkost to visu lietu un tad jau notiks. Es saku, tā lielā murmiška arī vajadzīga tāpēc, lai varētu izkaldīt tos 18 metrus vai 12 metrus vai ne, jo labākā copa tā, kas parādās strauma un visas savām 1,5–2 gramu murmiškām aiziet pendeles. Ar šitā mierīgi stāv. Pat varētu šeit likt smagumu, bumbu apakšā un to pašu pavadiņu sistēmu augšā. Tā lūk, tā viena makšerīta cilvēks pasūtīja, nācās nākt pretī darba ļaužu vēlēšanās un uztaisīja.